Viens no drošākajiem veidiem, kā uzsākt savu biznesu, ir piedalīties Junior Achievement Latvija programmā Skolēnu mācību uzņēmums. Taču tajos jauniešos, kuros ir īsts uzņēmēja gēns, Mārupas novads piedāvā vairākas kolosālas iniciatīvas, un viena no tām ir Mārupas haizivis. Īsumā varat pastāstīt, kas ir Mārupas haizivis? Mārupas haizivis ir jauniešu biznesa ideja konkurss, kas ir noticis dažādos formātos, un pēdējā gadā tas jau bija tādā hackathon formātā, īsākā, bet katrā ziņā tā ir iespēja jauniešiem izdomāt kaut kādu arī traku, lielu, ar lieliem mērķiem vērstu ideju, kas būtu atšķirīga varbūt no skolēnu mācību uzņēmumiem, kas būtu mazliet praktiskāki, tad haizivīs to arī mēģināt piesaistīt virtuālu miljonu. Kāda bija jūsu skolēnu mācību uzņēmuma biznesa ideja? Tātad mūsu uzņēmums bija ar nosaukumu Lailo, un mēs risinājām tādu problēmu, ka ir pudeles, kuras nevar nodot depozītu punktā. Tās mēs kausējām un pārstrādājām aksesuāros. Šis bija jūsu projekts? Jā, tātad mēs veidojām 3 veidu produktus. Bija kaklarotas, auskari un gradzeni. Mēs sākām tieši ar gradzeniem, un šeit arī var redzēt, ka tieši visas krāsas ir tā kā var atrast pudeles. Cik liela atsaucība no jauniešiem ir šogad? Atsaucība ir, un tas ir pats galvenais, bet tā vienmēr varētu būt lielāka. Es priecājos par mazo klašu atsaucību un gribētu redzēt vairāk tieši vidusskolēnus ar savām drosmīgajām, jau nedaudz nobriedušākajām idejām. Ar pašvaldības un dažādu projektu atbalstu Mārupas jauniešiem ir iespējas īstenot savas uzņēmējdarbības idejas. Un ja tev ir kāda ideja, tad droši un dari!